Labdien! Reportāža no Liepājas. 4. martā Liepājas valsts tehnikumā notika Norsaft plānotās ilgtspējīgās aviācijas degvielas rūpnīcas sabiedriskā apspriešanas sanāksme. Šī rūpnīca tiek likta zem zaļā kursa birkas, un zaļais kurs, kā mēs zinām, ir tāda pat afēra kā Covids. Rūpnīca ļoti cieši ir saistīta ar vēja un saules parka invāzijas procesiem Latvijā, kā arī pielīdzinām atkritumu dedzināšanas rūpnīcām, jo izeivielas tiek iegādātas no ārvalstīm. Latvijā vienkārši fiziski šo izeivielu tik daudz nav. Šis bija viens no pasākumiem, kur sabiedrība tika informēta, mēs te būvēsim, nevis uzklausīts sabiedrības vēlmes un intereses. Kā zinām, viss tiek pabāsts un zem ietekmes uz vidi novērtējumu, nevis pajautāts sabiedrības viedoklis. Viss šīs formālās apspriedes ir tikai tāpēc, ka likums to nosaka, lai būtu atzīme, ka viss tiek darīts likuma ietvaros. Jautājumu šajā vakarā un replikas bija ļoti daudz, bet atbildes tikai uz dažiem, uz tiem, kur nav jāatbild konkrēti. Pamata atbildes bija šādas: domāsim, skatīsimies, vērtēsim un nekas konkrēts. Lielākā sāpe ir par motosporta traces iznīcināšanu, kur trenējas gan bērni jau no 5 gadu vecuma, gan jaunieši, un viņiem, kur palikt, vairs nebūs. Un par tiem jauniešiem un bērniem, viņiem ir maz bēda, jo dažos individuālos kontos būs gan pieklājīga naudas plūsma. Kopā ar dažiem dombiedriem nolēmām negaidīt, bet sākt parakstu vākšanu kolektīvajam iesniegumam par rūpnīcas necelšanu.